Paldies, mīļie! Tad, kad es prasīju Ilzītei, ko tad man ir jāstāsta? Kā par to, cik Dievs ir labs. Par to es varu runāt 24 stundas dienā īstenībā. Bet man tas būs šī brīža topiks tik ilgi runāt par to. Jūs to paši ļoti labi zinat. Un pirmkārt man jāpasaka paldies par iespēju šīs auditorijas priekšā runāt, jo kā jau daudziem droši vien ir gājis, tikko tu nonāc pie kaut kādām atziņām, kaut kādā veidā sāc kārtot savu galvu, es teiktu, ja? Un saprast, ka ne viss ir atkarīgs no tevis un tavu spēka, tad mainās cilvēki, ar kuriem var par to parunāties. Ja? Vienkārši mainās draugu loks, paziņu loks un tādu īstu cilvēku, ar kuriem tev gribētos parunāt par šīm mūžīgajām vērtībām, paliek arvien mazāk. Un tāpēc es gribu pateikt paldies, ka man ir iespēja parunāties par to, kas man patiešām ir ļoti dārgs, izsāpēts. Un tādā īsākā savā topikā es varbūt varu pateikt, ka Dievs ir labs, tāpēc vien, ka mēs šeit visi atrodamies, un tāpēc, ka es šeit atrodos, un tāpēc, ka mēs visi spējam šeit būt un pie labas veselības, jo es neko jaunu neatklāšu. Tad, kad tevi salauž, un tad, kad tu beidzot saproti, ka ne viss ir atkarīgs no tevis paša, tu sāc domāt, ko tu te dari, un kā spēkā tas vispār viss notiek. Ja? Un tad tu pēkšņi saproti, ka nu nav tā, ka viņš mūs ir radījis un atstājis. Ja? Tad parādās sapratne, ka katrs solis tavs tiek sargāts, katra tava doma un katra tava emocija tiek pavadīta, visi šķēršļi, kas ap tevi tinās paši tā kā no sevis, ja? Un tās situācijas, kā šodien, ja? Tu jau esi saplānojis, bet es jau pasmaidīšu par to, ko tu esi saplānojis. Es darīšu tā kā manā plānā tas ir ieplānots. Līdz ar to man patika tā lielā atziņa par to, ko Luters teica, ja, kad katrs mirklis ir tavs, tavs solis ir mans, un pat ja tai tuksnesī ir palikušas tās vienas pēdas, tad zini, ka es tevi nesu uz rokām, nevis tu gāji bez manis. Ja. Tādam tīri personīgam, protams, es esmu emocionāla un sieviete un visādā citādā ziņā enerģiska vēl ar vienu, un ļoti daudzi risinājumi varbūt man nepatīk, kas notiek manā personīgajā dzīvē, bet tad beigās izrādās, ka nē, laikam tomēr tā bija jānotiek, nevis tā kā es biju saplānojis. Un tas mans mazais novēlējums no sevis būtu, mēģinām to emociju, to solīt atpakaļ un zināt, ka tu mīlestībā esi radīts, tu mīlestībā tiec vadīts, un mīlestībā tu arī, kā teikt, dari to, kas tev ir jādara, nevis to, ko tu gribi, bet to, kas ir jādara. Kad tu sāc tā paļauties, tad tas ceļš ritinās krietni vieglāk. Un līdz ar to sākās ikdienas brīnumi. Mans vīrs kā brīnums, mana dzīve kā brīnums, kā mēs te labi nokļuvām, ja, un brīnums, ka nelīst lietas. Ja. Tas būtu tāds mans mazās dzīves apkopojums par to, cik Dievs ir labs. Bet Aigas uzruna un klipiņš par 30 gadiem man iedvesmoja pastāstīt jums vienu tādu stāstu. Daži jau zina, ka mēs ar vīru, mums ir tādas kopīgas intereses. Mēs mīlam ebreju tautu, mēs mīlam Izraēlu, mēs rokam dziļāk, un mēs mēģinām saprast, mēģinām iziet ārā no apmaldīšanās tulkojumā vecās derības rakstos.
Un līdz ar to tas kā neatņemama sastāvdaļa ir arī ebreju tautas vēstures pētniecība. Nu, tādā autodidakta līmenī, protams. Un tie 30 gadi man atgādināja vienu tādu skarbu stāstu. Un varbūt, ka tas to dar izstāstīt, un kaut kā tāda sajūta radās. Lielais Tēvijas karš, ebreji bēg no okupētajām teritorijām, un no Vācijas viņus izved ar vienu kuģi. Neviens, protams, tajā brīdī negrib ar viņiem ķēpāties, bet, ja jums tur es īsti pat neatceros, kā tās lietas tur bija sarunāts, bet valdība tā brīža, kas viņus vēl laiž ārā, nofraktē kuģi, kur komanda ir no cietuma izlaista skotu jūrnieki. Bet viņi apņemās šo te ebreju cilvēkus aizvest līdz Amerikai. Es pat ģeogrāfiski nevaru pateikt, kā tas tur notika, bet stāsts ir tāds, ka, protams, uz kuģi viņi tiek ātri aptīrīti līdz vīlei, jo neies taču laist viņus no kuģi nost ar kaut kādām bagātībām, kas ir paņemtas līdz vai kaut ko tādu. Un tātad maršruta vidū beigās kapteinis pieņem lēmumu izmest arī visas tās grāmatas, jo pamatā no ebreju tauta, kas no viņiem ir, viņi tādi lieli lasītāji. Ja? Un viņi izmeta pār bortu visas tās grāmatas, kas viņiem ir bijušas līdz, vai nu tur bija laika apstākļi vai kas, vai vienkārši gribējās kaut kādu riebeklību izdarīt. Tad izmet šīs te grāmatas, un grāmatas ir vācu valodā, un šitie rabīni, un kas tur viss tā ģimenēm bija, viņi bija ļoti saskumuši, par to viņi bija, protams, daudz vairāk saskumuši, kāpēc bija jāmet tās grāmatas ārā, grāmatas bija vāciski, it kā pat neko piesiet tur nevar viņiem. Un tā tas ceļojums beidzās, viņi laimīgi līdz tam krastam nokļuva un izdzīvoja. Un paiet laiks, paiet 30 gadi, tāpēc man šis paiet 30 gadi, cilvēks, kas atradās uz tā kuģa Vācijā muzejā, ierauga fotogrāfiju ar šo kuģi, uz kura viņš ir bijis, un izlasa stāstu, un pie tā stāsta noģības turpat muzejā. Tad kas tad tur bija, ko viņš izlasīja? Izrādās, ka tikko viņi no tā krasta atpeldējuši, vācu zemūdeni viņus ir piefiksējusi, un viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka tur nav labie cilvēki, kas ir uz tā kuģa. Tā viņi kādu brīdi sekoja, tajā brīdī, kad viņi izmet tās grāmatas pār bortu, viņi pacēlās, paskatījās to saiti, grāmatas vācu valodā, saprata, ka tie ir vācu gūstekņi, un eleganti šo kuģi pavadīja līdz pat Amerikas krastam. Tad, kad kuģis atgriezās atpakaļ, tukšgaitā jau viņš tika sabombardēts, un tad gala beigās tas stāsts ar visu to bildi nokļuva muzejā. Tas mans tāds pārdomu temats jums būtu, tā Dievs strādā. Mēs, protams, nerunāsim par tik dramatiskām situācijām, mēs runāsim par savu dzīvi, bet mēs nekad nezinām, kāpēc ar mums kaut kas slikts notiek. Ja? Vai lai mūs mācītu, vai lai mūs glābtu. Ja? Es novēlu jums sākt redzēt, vai jau redzēt, vai piefiksēt šīs situācijas. Paturēt atmiņā, kāpēc, kas sāk ritināties manā dzīvē. No savas puses izdarīt visu, ko mēs varam. Dievam jau roku nav, jā, un attiecīgi komunikācija līdzekļi, bet ko mēs varam, to mēs izdarām. Un tad mēs skatāmies, jo patiesībā jebkurš mūsu mirklis ir Dieva rokās. Mūsu draudzes māsa raksta dzeju. Mēs, kad viņu ieraudzījām un izlasījām pagājušajā gada sākumā, tad mēs sapratām, ka tā ir tāda maza pērlīte kristīgajā
kopainā kristīgajā okeānā, ja, kuru būtu vērts cilvēkiem iznest mazliet saulītē parādīt. Tāpēc mēs esam atveduši grāmatiņas, ja kādam ir interesi un vēlmi, jūs varat droši viņas paņemt un palasīt vakar mājās un varbūt, ka kādam noderēs. Ja? Paldies!